No maija Rīgas pilsētas ielās sāka kursēt Rīgas mikroautobusu satiksmes jaunie minibusi. Ieviešot jaunos mikroautobusus, tika būtiski sakārtot arī sabiedriskā transporta kustības kārtība. Mikroautobusi kursē pēc stingri noteikta saraksta, pietur tikai pieturvietās, un norēķināšanās tajos notiek ne tikai ar skaidru naudu, bet arī ar e-talonu. Līdz oktobrim Rīgas ielās pakāpeniski tiks ieviesti jauni standarti 180 satiksmes mikroautobusi, kas ir daudz drošāki un komfortablāki par pašreiz esošajiem transporta līdzekļiem. Arī jauno mikroautobusu šoferi ir apmierināti ar jaunajiem busiem. Priekšrocība ir tāda, ka mūsu autobusi ir, var teikt, ļoti jauni un droši. Tas ir jau pēc pēdējiem Eiro standartiem. Katram, var redzēt, ka katram sēdeklim ir drošības jostas. Un mašīna arī pati ir ļoti droša un jauna. Un tā ir vislielākā priekšrocība pašreizajā momentā. Jauna automašīna vienmēr ir laba. Jaunajos mikroautobusos braukt ir drošāk, jo sēdekļi ir aprīkoti ar 2-punktu drošības jostām. Karstajās vasaras dienās pasažieriem nav jāsvīst bezgaisā. Mikroautobusos darbojas kondicionieris. Ja vecajos maršrutniekos bija skaļi jānosauc šoferim pieturvietu, kur vēlaties izkāpt, tad tagad ir jānospiež stop poga, un šoferis zinās, kurā pieturā pasažieris vēlas izkāpt. Durvis jaunajos mikroautobusos veras automātiski. Automātiski tas, kad es pats attaisa durvis un aizver durvis, ka pasažieris pats to nevar izdarīt. Durvu atvēršanas poga mums ir, kas neļauj pasažieriem pašvalīgi atvērt durvis. Mašīnā jau par saviem troksnis ir un šoferu uzmanību vairāk pievērsta uz ceļu. Un cilvēki te jau salonā savā starpā runājas, pa mobiliem runā, un to arī viņas nevar sadzirdēt. Tā, kad signāls ir, tad uzreiz mums augšā. Uzreiz varam konstatēt, ka cilvēkam ir pieturvietā jāizkāp. Tā kā pasažieriem jau kaut kādas priekšrocības tādā ziņā ir. Norēķināties par braucienu Rīgas mikroautobusu satiksmes minibusā var ne tikai skaidrā naudā, bet arī ar e-talonu palīdzību. Visizdevīgāk iegādāties e-talonu 20 braucieniem. Tad viens brauciens izmaksās tikai 45 centīmus. Pasažieriem jāņem vērā, ka jaunie mikroautobusi uzņem un izlaiž pasažierus tikai pieturvietās. Pasažieri vēl nevar pierast pie šitiem mikroautobusiem, ka mēs apstājamies tikai pieturvietās. Viņiem vajag tikpat kā pie parādas durvīm savām. Piemēram, ekobusi apstājās, kur pagadās. Viņi var krustiem vidu apstāties vai kaut kur citur, visur var apstāties. Un kas arī ir apdraud drošību, satiksmes drošību, pasažieru drošību. Pie mums tas nav atļauts. Mēs esam, kā saka, tas pats, kas sabiedriskais pilsētas transports, tikai mazāks, veiklāks un ātrāks. Mums arī drošība ir augstā līmenī. Rīgas mikroautobusu satiksmes maršrutniekos strādā laipni un pieredzējuši šoferi. Šoferi te visi pieredzējuši jau, var redzēt jau pēc gadiem, ka viņiem jau stāsts ir liels. Tā kā viņi arī zina, ļoti daudzi strādājuši uz autobusiem, tā kā viņi zina, kā vajag strādāt ar pasažieru pārvadājumiem. Jauno Rīgas mikroautobusu satiksmes maršrutnieku ērtības un drošību jau ir iecienījuši pilsētas iedzīvotāji. Vispār super, ļoti ātri un diezgan ātri var sanākt tur, kur tur gribi un komforti šeit braukt ar mikroautobusu. Kam pasažieri visvairāk pievērš uzmanību, iekāpjot mikroautobusā? Pirmkārt jau ir brīvas vietas. To, kā atverās pašas durvis, tas man arī patīk. Man noteikti svarīga ir drošība, lai es zinu, par ko es maksāju naudu, kad es nonākšu no punkta A līdz punktam B. Noteikti viennozīmīgi svarīgi ir arī attieksme no šoferu puses. Svarīgs, kā jau es minēju, ir arī komforts, runājot par cilvēku pārblīvētību, par to, vai man būs sēdvieta vai nē. Un arī vasaras laikā ļoti aktuāls jautājums vienmēr ir tieši par šo gaisa kondicionēšanu un apstākļiem, kādi ir braucot vasaras sezonā. Rīgas mikroautobus man tiešām apmierina, ka tas ir ērtākais transporta līdzeklis, ar ko pārvietoties steidzīgajā Rīgas ritmā.